Sveiki visiem! Te būs tāda interesanta video par veco māju logiem. Tie bija kapitālietu remonts, tika pat brāķīts, labi, to var izplēst ārā, samainīts, vecs veļmasīns. Labi, tas ir sīkums par to māju. Tie, kas dzīvo koku mājā, grib vecos logus izņemt ārā un ielikt plasmas logu. Bet ir viena problēma. Šitai mājai ir koka brūces iet, jo te ir tā ūmenlaika māja. Un ir problēma izplēstot visus rāmus ārā, būs grūti ielikt iekšā plasmas logas. Bet ir viens risinājums, kā to pareizāk var darīt. Esmu to jau darījis jau daudzās citās mājās. Citos te vecie logi ir viens variants, var pagaidu variantā viņu atjaunot. Te uztaisīju video par to. Te redziet, viss lobās nos. Te jau jautrības ir. Viss lobās nos. Tā ir egla, veco laiku egla. Te jau ir redzīgs koks nagls. Tā ir veco laiku egla koka dēli ļoti labi, jo viņi satur sveķi, un sveķis ilgi kalpo. Tā ir vansitaba. Vienkārši bišķiņ tādi pārmaiņas jātais. Jā, te var redzēt galīgi vecs, un te nāk augstums iekšā. Te ir tā saucamā dubultā loga rāms, ko redzēt, viss ir ļoti vecs. Viss ir ļoti vecs, jo haidī. Viss lobās nos. Jā, to tā vien mirklī parādīs, un tā nopauzēs. Jā. Visiem pagāja laiks, kamēr sameklē lietas. Nu, redziet, te ir atkal tas pats krāsa noņēmējs, smardo pēc piparmētrām. Izmantojam elektrisko sildītāju fēnu. Ap to varam to krāsu dabūt no. Paskatīsimies. To jau ir uzkārt. Tad es to var kausēt no. Jāpagaida. Parasti izmanto arī to tehnisko, elektrisko lielo fēnu. Viņš darbojās kā fēns arī. Izskatās, ka tā krāsa ļoti bieza. Viss jāpagaida. Kamēr uzkārt līdz 500 grādiem. Izskatās baigi biezā krāsa. Ok, tāda nokus, un tad nāk tāda te gārlampas. Labi, tad netaitīsim baigo dūmu, ja te ir kaut kur detektors. Labi, tas tā. Izmantojām bišķiņ jaudīgāku fēnu ar tādu lāpstiņu. Un tad vienkārši sildam, tad lobu nos. Nu, sākumā ar cito paņemam. Skatāmies, cik viņš var noņemt nos. Ar cito var palīdzēt noņemt visu nos. Te var redzēt visu lobās nos. Un, jā, veci logi. 10 grādi. Un te viss lobās nos. Un arī augšā viss lobās nos. Tā kā ir varianti tās izstāstīt, kā var ielikt jaunus logus, nesabojājot to rāmi. Jo citas tajā laikā, kad taisīja
taisīja durvis, logus, rāmis, vienkārši uzreiz skrūvēja klāt pie koka karkasiem, kur te ir strādāju firmā. Un te ir ļoti vienkārši uzzīmēt, kā saprast. Te ir koka bruses, tas ir tajā laikā, kā viņi būvē to māju. Un tad uz pamatiem skrūvētos lielās pamatbruses, tā kā līdzīgi jaunajām mājām, tagad taisa no koka karkasiem mājas, bet citās ir vecās mājas. Un viņi taisīt no masīva koka ar būtu skrūvēm. Tajā laikā bija diezgan nopietni skrūvēja kopā ar būvskrūvēm, un tieši te pa vidu nāk atkal bruses. Tas, kas satur kopā ar būtu skrūvēm. Man nav tā video, kur bija tajā laikā restaurēja to māju, šito veco, tai mājai jau dribu 100 gadu, ar būvskrūvēm. Un te ir iekšā pa vidu tas logrāms, ko mēs šobrīd redzam. Vienkārši logrāms, stikls. Vienkārši logrāms. Un te ir tuks, jā, viņš tajā laikā bērā iekšā tās tā kā kūdra, siltumizolācija. Tas jau viss jau ir nobiris lejā. Tur ir reāli tuksums. Koka skaida ar mālu, ar citotēm kaļķi apmetums. Tur ir iekšā tuksums. Viss ir apstrādāts, bet viņam ir jāelpo, tāpēc, ka te ir ventilācija. Viņam ir ventilācija jābūt tur iekšā, augstā ir, ārpusē ir, karkasē ir iestrādāt ventilācija, un viņš ventilējās līdz apaksai, lai tas koks konstrukcija zūst, un lai nepaliek mitrs un neveidojas melnā sēne, tāpēc arī vecās koku mājas ilgi stāv 100 gadus. Iebersim kaut ko iekšā, keramdītu vai kaut kādas beramās vates, viņš uzsūks mitrumu, un tad atkal sāks bojāties, un tādas problēmas parādīsies. Tāpēc vecām mājām, diemžēl, jāatstāja oriģinālie siltinājumi, kas ir bijis siltinājumi, to var izgatavot, ieberst iekšā, un te var redzēt, ka te jau plaisas, tas ir no remonta, viss bija labi, tas bija vasarā remontēts, un kad kurinām, māja silta, ārpusē augsts, koks staigā. Viņš ir sarāvies un uzreiz parādās plaisas. Tāpat kā arī jūs flīzēsiet. Te var redzēt arī jau flīzēšana darbi. Koks staigā, jo māja ir vesa. Kokas bruses zūs, viņš saraujās. Tad redzi, beigās paliek tādas plaisas. Tāpat tās arī jūs flīzējat. Kaut kā. Tagad pietuvinās mirklīti. Tad te var redzēt, koks zūs, sienas staigā un flīdes sāk plīst. Flīdes līmes ļoti labas. Un viņš jau ir aizgāja tā plaisa. Diemžēl. Diemžēl, jā. Nu, tas ir tā, mēs toreiz tajā laikā ar kolēģiem taisījām to remontu, skatījāmies, kā būs. Bet tas ir tāds, ka te jau vēl trakāk ir. Te arī ir koks vasarā uzbrieda, koka māja karkas uzcēlās uz augšu un te pārplīs. Un tagad atkal otrādāk koks zūs, staigā, izpletās, saraujās, un tās flīdes un tā staigā priekš uz apakai. Šitai normāli, jo tā ir iekšējā siena. Tā ir ārējā siena. Ārējā siena ļoti aktīvi staigā. Mitrums un koks vienkārši staigā. Te tāpat tās var redzēt, tā to ir pietunās. Tā, fokusē. Kaut kā. Es uzliku bišķi lielāku pikselu video, kaut kā neredz. Nu, aiziet, fokusē. Kaut kas tur nav. Nu, tur var redzēt, jā, tur tā plaisa, tur ir. Atsakot, sienas, šitā ir labas, šitā ir vaļējā duša.
ir kartupeļu. Labi, tas tā, tur ir vienkārši gruntsūdens jānoskalo nost, tad strums. Tā ir tā saucamā vaļējā dusa, speciāli ir saskrūvēts ar eģipsi, lai mikrums izturība ir lielāka. Tad viņu salīmē, bet tur ir tā saucamā staigājosā siena. Te ir aizmugurē profils un māju karkas staigā, te pa vidu viņš stāv stabili, tā kā flīzes var neplīst. Citajā nebija karkas uzliktas vienkārši pa taisno, tāpēc arī plīsa. Labi, tas nu tā. Tāda izskatās tās vecās mājas uzbūves. Nekādā gadījumā neizmantojiet MDF, izmantojiet plastikātus, laminētus, to viegli var noplēst un uzlikt jaunu. Ja ir vanti, tad ir labāk liekat plastikātu laminētu, tad viņš nekad tev neatrups vaļā tas laminēts kartons. Tas nekad, ka viņš ir 40. klasa vai 32. vai 34. vienalga kādi klasa, vienalga dabūt ūdeni un uzbriedīs. Labi, tas ir struns. Un, labi, atgriezot pie logiem, kā to daram ar jauniem logiem, plasmas logi, jūs gribat ielikt vecajā mājas loga rāmī, ļoti vienkārši. Šito mēs vienkārši izņemam ārā. Tas ir tās mazs video parādīts, kā to izdarīt. Izņemam naglas ārā, viņam nāk ordināli dībelto, visam pieturēs. Bija ordinālā tapa. Tā, to ir izkābetā. Momentu. Un to ņemam ārā. Ļoti vienkārši izņemam ārā. Tādi tie laiki, kad taisīja no eglām logu rāmes, tikus divpakusu logu rāmes, tā var teikt. Tajā laikā bija lielāki logi, tāpēc, ka lai nāk gaiss un iekšā. Nu, tādā veidā izraujām ārā, un tad šitas ir ordinālais rāmis, jā, nu, ar sakot, šito visu izraujām ārā, redziet, jā, lobās. Vienkārši attais vaļā visu ārā, un šito var atstāt, tas ir, lai rāms nestaigā. To vajag atstāt, jo tad, kad jūs liksiet to logu, nu, labi, var izraut viņu ārā, bet tas ir domāts, lai tas rāms nestaigā. Tad jūs varat uzlikt divu kombinēto, varbūt vienu veselo logu, jo redziet, jau sāk jau tur bojāties. Bet tā viņa ir egla sveķa. Viņa nebojājās, vienīgi tas, ka tā ir aukīda krāsa. Tā fokusē. Un tāda pastu platumu liekam iekšā plastiko logu rāmi iekšā. Šito pat atstājām veco rāmi iekšā, jo tas ir saturs. Kāda jēga griezt ārā, ja tu jau esi jau saplīzējis, visu jau apders, esi izdarījis. Vienkārši izņemam logu rāmu ārā, šito ārā un iesēdinām iekšā tai pasā rāmī, uzreiz jau skrūvējam klāt pastu plastisko logu rāmi un tad liekam to plasmasu logu iekšā. Tad ir viena lieta, daži man prasa, ko darīt. Tad es, vienkārši jānotīra viss šitas vecais alkīda, tā ir alkīda eļļa, krāsa no seniem laikiem. Visu jātīra nost, pilnībā līdz kokam, tad viņu kārtīgi apstrādājam ar jauno tehnoloģiju, lai tā krāsa turās iekšā, kas temperatūrā staigā. Tagad ir ziema, un lai viņa staigā
līdzi ar koku, bet viņa aizsargā šo koku no mitruma. Un tad jūs varat likt iekšā plasmas logu rāmi, atstājam bišķiņ ķirbiņi, tāds speciālās izolācija odara, lai elpo, neveidojās kondensāts. Līmenojam, ieskrūvējam un tad liekam beigās to plasmasu logu rāmi iekšā. Nu, tas ir tās mazs video, kā var rīkoties ar vecām māju logiem, rāmiem. Jo, ja jūs izplēsīsiet visu ārā 100%, te augstā ir tā nesotā konstrukcija, viss kustēsies, tur viņam nav satura. Viņš ir reāli, viņš viss kustās, tur viss ir tukšs. Tāpēc es arī uzzīmēju to konstrukciju, te iet brusa, pamatbrusa, augšējā nesotā brusa, kas tur kopā griestu jumts pār, tad ir nāk tās vidējās brusas, kurā stiprinājās tas logrāms. Te ir tuksums, ja, un tāpēc arī. Tā kā tā, tad viss ir iespējams, ļoti lēti to var izdarīt. Jo tad to neko nemaksā, tad krāt nozīmē arī smilpapīru un paņemt lētāko fēnu, kas maksā kaut kāds 20 eiro, vai paņemt gādu baloniņu. Bet kādi daži stundiņi jāpastrādā, notīri viss nopingalē krāsu izmantojām tikai, kas ir paredzēts laika apstākļiem, neizmantoja kaut kādu iekšdarba krāsas un neizmantojot akrila krāsu. Akrila krāsa ir ūdenbāze, te ir vansistaba akrila krāsas, koku nekad neliek, tāpēc jāliek speciālā alkīda krāsa, kas ir domāts ārdarbiem, iekšdarbiem, viņa arī temperatūrā staigā līdzi. Viņa noduluma izturība, man te bija bikses ar to speciālo, tās man darba bikses, te ir alkīda krāsa, es viņu izmazgāju karstajā veļmašīnā ūdenī. Viņa redzēja, tā jaunā tehnoloģija, alkīda krāsa karstā ūdenī, es viņu mazgāju, viņš ir tā iegājis iekšā šķiedrā. Pilnīgi nekad, pat neiet ārā, pilnīgi nenāk ārā. Tas jau kaut kādi 3 gadi jau turās bikses. Tā kaut kā. Labi, tas ir tās video par vecām māju logiem. Var viņu atjaunot, nokrāsojot un lietojot to pašu vecos logus, jo tā ir regla. Bet, ja gribam likt plasmu, tad atcerēties, izņemam vienkārši logu ārā, to visu ārā, liekam plasmas rāmi, atstājam ķirbini, lai izolāciju, lai ir gaisa staigā, lai rāms arī staigā, tas ir svarīgi. Ja jūs viņu pieskarosiet pa taisno pie koka rāma, 100% vasara, ziema, rāms saraujās un izplatās un saplēsīs arī plasmas logu rāmu. Tas ir redzēts, kā tas viss notiks. Tāpēc ir jāliek ratbals, dībeli, tāds speciāli plasmasiņas, kas staigā līdzi, lai tas logu rāms turās uz vietas, bet arī viņš nesaspiež. Viņam ir, kur tam rāmim staigāt. Tā kaut kā. Labi. Tas ir tās video par to vecām mājām logu restaurāciju, kā to var izdarīt tādā veidā, vai arī liekam plasmas logu. Ok, labi, tad jau tiek nākošo video ielādēt vai kaut kādi interesantas lietas, ko varētu pastāstīt, kas var noderēt jums. Ok, veiksmīgi jums visiem!